Makadamijas rieksts ir viens no populārākajiem riekstu veidiem pasaulē, kas cēlies no Austrālijas lietus mežiem. Rieksts sastāv no čaulas, apvalka un kodola, kur kodols ir ēdamā daļa. Tie ir bagāti ar nepiesātinātajām taukskābēm, bioaktīvām vielām, tostarp tokoferoliem un fitosteroliem. Makadamijas patēriņš ļauj samazināt iekaisumu, pazemināt holesterīna līmeni un novērst aterosklerozi. Pašlaik galvenie makadamijas audzēšanas reģioni ir Austrālija, Dienvidāfrika, Havaju salas un Ķīna. Galvenie komerciālie produkti, kas balstīti uz makadamiju, ir uzkodas un eļļas. Pēdējos gados ir pieaugusi pieprasījums pēc makadamijas pastas ražošanas. Makadamijas pastas ražošanas process sastāv no diviem galvenajiem posmiem – grauzdēšanas un malšanas. Malšana ir svarīgs posms, jo malšanas metodes izvēle nosaka daļiņu izmēra sadalījumu, pastas fiziskās, ķīmiskās un funkcionālās īpašības, kas tieši ietekmē tās kvalitāti un garšīgumu. Parasti malšanai tiek izmantoti āmura dzirnavas un dezintegratori. Tomēr to izmantošana izraisa produkta temperatūras paaugstināšanos, kas ietekmē tekstūru, izraisa garšas izmaiņas un vērtīgu uzturvielu zudumu. Tāpēc Globekor speciālisti ir izstrādājuši makadamijas riekstu pastas ražošanas tehnoloģiju, kas balstīta uz celmu koloīdu dzirnavām. Celmu koloīdu dzirnavās malšana notiek, izmantojot rotora-statoru sistēmu, kas spēj ne tikai samalt izēvielas, bet arī homogenizēt un suspendēt tās īsā laika periodā. Tas padara Globekor koloīdu dzirnavas piemērotas gan priekšmalšanai, gan ultrafīnai pārmalšanai. Ja nepieciešams, tās var arī palīdzēt vienmērīgi izplatīt stabilizatorus, saldinātājus un citus piedevas visā pastā. Tas nodrošina daļiņu vienmērīgumu, savukārt dzesēšanas sistēma ļauj uzturēt materiālu temperatūru zem 40 grādiem pēc Celsija, kas saglabā izēvielu uzturvērtības īpašības. Papildus iepriekš minētajiem, Globekor koloīdu dzirnavām ir šādas priekšrocības. Augsta struktūrālo materiālu kvalitāte. Galvenās dzirnavu daļas ir izgatavotas no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, kas ir izturīgs pret koroziju un drošs pārtikas produktiem. Malšanas ātruma iestatīšana. Regulējot rotoru un statoru atstarpi, ir iespējams sasniegt dažādus makadāmijas riekstu malšanas ātrumus dažādām pastas formulām. Kompakti izmēri un viegla lietošana. Vienkāršais dizains ietaupa grīdas platību, tāpēc iekārtas pārvaldīšana neprasa lielas pūles. Parasti pietiek ar to, ka iestatāt produkta piegādi dzirnavām un sākat dzirnavas, nospiežot tikai vienu pogu. Izmaksu ietaupījumu uz sastāvdaļu iegādi. Globekor koloīdu dzirnavas nodrošina vienmērīgu pastas tekstūru, augstu viendabīgumu, vairāk nekā 90% un stabilāku struktūru, kas samazina izmantoto stabilizatoru daudzumu. Globekor ražoto celmu koloīdu dzirnavu jauda svārstās no vairākiem desmitiem litru līdz 1000 litru stundā, kas ļauj izvēlēties modeli gan jaunu riekstu pastas formulējumu ražošanai, gan šādu pastu rūpnieciskai ražošanai. Un kādu aprīkojumu jūs izmantojat makadāmijas riekstu malšanai? Dalieties ar savu pieredzi par šī aprīkojuma izmantošanu komentāru sadaļā. Vairāk informācijas par Globekor tehnoloģiju un aprīkojumu makadāmijas riekstu malšanai var atrast, sekojot saitei pirmajā komentārā vai apmeklējot mūsu mājaslapu www.globekor.com.